Sveiki visiem, labrīt! Es nezinu, kā vēl varētu pateikt. Jums jau tagad ir vakars, bet man ir 12 no rīta. Mēs brauksim uz ūdensparku. Vai pareizāk sakot, uz, tā kā akvaparku, ūdensparku. Un mēs tagad sāksim braukt. Mums kaut kādu stundu jābrauc. Kaut kādu 11. Esam klāts, un te ir šausmīgi karsts, ir kā 32 grādi. Un mēs tagad iesim iekšā, un tas parks izties tiešām liels, kā es rādīju pēc kartes. Bet es nezinu, vai es iekšā filmēšu. Šeit pieeja, mēs tagad iesim iekšā. Kur te būs kase. Ārā ir tiešām nenormāli karsts. Tas ir superīgi! Tie ir forši. Ok, jā, un tas marks ir vienkārši milzonīgs. Un mēs tagad te dosimies. Te ir tik daudz, kas viss. Mēs tagad pārģērbamies un mēs iesim uz visu. Iesim peldēties. Žēl, ka man nav ūdens kameras, varētu filmēt ūdenī, bet man tāda nav vēl. Mēs tagad vilksim mantas un iesim. Mēs te atnācām, lai tā kā vairāk vai mazāk apslapinātos. Un tagad mēs iesim uz kaut kādām lielākām trubām, iespējams uz šo te trubu vai arī uz to sarkano. Es nezinu, tad jau mēs izdomāsim, bet mēs kaut kur iesim. Mēs tagad šļūksim pa turieni, tur lejā. Un pēc tam mēs iesim arī uz šito zaļo un sarkano trubu, tā kā jā. Sveiki visiem! Tagad es esmu sadārbusies. Un mēs tikai vairāk vai mazāk pabijam tajā ūdens parka pusē. Un otra puse no parka ir ar amerikāņu kalniņiem un ar dažādām tādām lietām. Un es nevarēju filmēt ūdenī, bet tur es varēšu filmēt. Un mēs tagad drīz tur dosimies. Un bija ļoti forši tie ūdens parkā. Tas bija ļoti interesanti. Un pēc tam, pēc tā parka puses, ka mēs esam uz tiem amerikāņu kalniņiem, mēs atkal nāksim šeit. Tā kā jā. Jā, mēs tagad dodamies.
mēs tur brauksim. Mēs tik tejam, lai tur brauktu. Un mēs visi būsim slāpīt skaidrs. Man viss jaunā klēta būs slāpī. Jauki. Ok, tie diezgan daudz cilvēku. Es tikko nobraucu no turienes un es esmu viss caur slapja. Es nezinu, vai jūs redzat, mana kleita ir pilnīgi slapja. Un tas bija vāks. Redziet, viņa ir pilnīgi slapja. Un, wow, redziet, man pat tekta viss. Un tas bija jauki. Kāpēc es neatstāju apakšā paaugstīm, jo es uzvilku... Es novilku maz paaugstīm. Un man viss ir slapši. Gan paaugstīms, gan šīs drēbes. Perfekti. Un māma un brālis tagad stāv tur. Redziet, tur uz tā tiltiņa, lai viņi varētu tā kā būt apšrakstīti. Bet man bija nē, I don't want it. Reāli, es visu esmu slapja. Nē, nu bija forši, bet man netika tik ļoti daudz apšrakstīju, jo... Vajadzēja vilkt vienkārši par paaugstīm, tad būtu daudz reiz labāk. Un tagad mēs dosimies arī uz dažādām citām atrakcijām. Un es ceru, ka man kleita izžūs, jo viņa ir viss caur slāpī, tā kā iebāzta kaut kādā, es nezinu, vedas mašīnā un izbāzta ārā. Mēs tagad esam uz dažādām citām atrakcijām. Jej! Un te ir ļoti silts laiks. Mans brālis tagad uzgājis tā tiltiņu un tagad arī brauc tur, tā kā es nofilmēšu, kā tās viss šļakats. Ok, iPhone-am arī nedaudz uzrakstīja, bet, būs jau labi. Parks kā bija? Kā bija? Labi. Wow, šis gan ir iespaidīgi. Apstieties. Esam iekšā šajā laivā. Markus, saka čau. Pasaka čau, mam. Esam iekšā. Mēs tagad paņēmām ēdienu, un es paņēmu kaut kādu burgeru ar french fries, ar frīkartupeļiem. Un, jā, mēs tagad pēdīsim. Mēs tikko pabeidzām ēst, un tagad mēs kaut kur iesim vai atpakaļ uz ūdens parku vai kaut kur vēl šities atrakcijas. Un tā. Mēs tagad brauksim. Tur, redziet, tur, jā, ar tā tur. Manuprāt, tas varētu būt ļoti forši. Jā, mēs tur brauksim tagad. Un šeit ir arī tāda riktīgi tie visi virpuļi, bet man bija rāds. Nē, labāk tomēr nē. Negribu tomēr izvēnties. Mēs tieši tikko pēdām, ļoti jauki. Nē, tas nebūs, man liekas, baigi ātrais, tas būs forši. Mēs tik tējam tur. Man nosākumā nelikās, ka tas ir ar ūdeni, bet tur ir arī ūdens, bet, es mēģināšu arī pafilmēt, ja tur nešrakstīsies viss tajā. Ka jā, un redziet, tur var redzēt tuvāk. Wow, diezgan iespaidīgi. Un mēs tā īsti nekā par tādu nevienu amerikāņu kalniņā esam braukuši, tāpēc, ka viņi ir ļoti milzīgi. Pagastūp nofilmēšu, Redziet, tas ir wow. Tu tagad var reāli, nezinu, kas tur notikties. Un redziet, tur arī, viņi ir šausmīgi milzīgi, man ir ļoti bail. Lūk, mēs te iesim. Un tāpēc es arī nebraucu, jo man ir šausmīgi bail. Un tur ir nereāls ātrums, tā pastoties. Tur ir ļoti ātri tie visi kalni. Un tāpēc, nē.
lejā no turienes. Un, jā, bija normāli vienkārši. Un tagad mēs apiesim apkārt, apstīsimies, vai vēl nav kāds karusels, kas būtu foršs, kurš nebūtu pārāk tāds kā šis. Un tad jau jā. Ārā ir ļoti karsts. Mēs tagad dodamies, un es apslapināju no tās trukas ūdens savu seju, tādēļ, ka ir, Dievs, te varētu izcepties, ja tu vienkārši gulētu. Tas brīdis, man liekas, tu arī izceptos. Un ja jums tad Latvijā ir augsts vai vēsts, tad, nezinu, es jūs apskaušu, tāpēc, ka te ir tik karsts. Nē, iegodīgi lietu es negribētu tagad, bet, un tad iesim beidzot vēl Pelkstīmsinēm atkal uz to ūdens parku. Un tad es arī pafilmēšu tie ūdens parkā, bet šit vairāk. Mēs tagad esam, ejam uz ūdens parku, jā. Lūk, jau ir dažs strubs. Un mēs tagad te nāksim, saģēpsimies un iesim atvaisināties. Mēs tagad esam tā kā, tad, kad mēs atnācām no tā no tā atrakciju parka puses, tad mēs tagad aizgājām šo ūdens parku. Un mamma tagad guļ vienkārši pie tā viena rings, pie tās jūras, tās tur. Un teiks brālis peldēs tur, un es izdomāju aiziet līdz tam Jelly Belly veikalam, jo es gribu pārbaudīt, vai tur ir Bean Boozled, tāpēc, ka es nekur citur Jelly Belly veikalu neesmu redzējis. Lai es pārbaudītu, vai tur ir Bean Boozled, jo, ja ir, tad es nopirkšu, jo man ļoti daudz prasīja no Latvijas, man draugi daudz prasīja Bean Boozled, lai es atvedu, un es negribu viņš pievilt. Es vienkārši izdomāju vienu pati aiziet, jo viņš nav tālu. Jo, jā, tad es aiziešu tur pie tā Bean Boozled, apstīties, vai viņš tur ir, tad es nākšu atpakaļ, iešu tur atpakaļ. Un, jā, uz to jūru, kas tas ir tur, kur viļņi? Tas pats, kas Rīgā apakā. Jā, un es tagad eju. Lūk, es man nākšu klāt pie tā Jelly Belly. Es apstīšos, vai tur ir vai nav. Oh my gosh, tik daudz konfekts savā mūžā neesmu redzējis. Un jā, šeit ir Bean Boozled. And made his first portrait of Ronald Reagan around 1980. It took almost 6 months to complete. Peter made many of the art pieces you see here, and more can be seen on jellybelly.com. It tastes just as you expect it to taste. It might take months for the recipe of a new flavor to come out just right. It took a long time for kiwi flavor to be born. The flavor of Es tikko iznācu ārā no tā Jelly Beans veikaliņa, un tur bija ļoti milzīga izvēle. Un es, protams, kaut ko nopirkšu, es tikai tagad iešu atpakaļ pie mammas, jo man pie viņas ir nauda. Un tad, kad mēs iesim ārā, es noskaidroju, ka tas veikals ir līdz 9 vaļā. Un es tagad iešu pie mammas, un tad mēs nāksim atpakaļ. Un es nopirkšu daudz Bean Boozled, ļoti daudz. Varbūt vasarā jūs varat gaidīt vēl kādu Bean Boozled challenge no manis. Tikai ar kādu citu cilvēku, jā. Man liekas, tas būtu garlaicīgi taisīt vēlreiz ar Jutu. Sorry, Jut, nē, es nopietni ar tevi gribētu, bet, varētu jau uztaisīt, jo, principā, Juta paliks nedēļu pie manis Ķesteciemā, pie manis laukos, un tad mēs daudz ko filmēsim. Un es zinu cilvēku, ar kurus varētu uzfilmēt. Es zinu, ka tu šo skaties cilvēku, bet tu nenojauti, ka tas esi tu, ar kuru es gribu. Un tad, jā, es droši vien sapirkšos nenormāli daudz Bean Boozled, bet es satīkums vēlāk, ja es tagad eju pie mammas. Lūk, es esmu apakaļ, un šis ir tas te parks. Tas ir tā kā, teikt pēc 10 minūtēm ir, te ir viļņi pēc 10 minūtēm, un te ir diezgan papilns, un turklāt te vēl ir cilvēki daudz. Jā, tagad sāks viļņi. Tad, kad noskan zvans, šis ir, es nekad neesmu redzējis tik priecīgas emocijas, kad noskan zvans. Bet, jā, ja sāks viļņi, tad jau laikam ir jāpriecājas.
Un jā, es nezinu, vai es iešu nopelnīties vai nē, jo sākās viļņi, bet nu skatīšos. Redziet, tālumā ir viļņi. Nu jā. Mēs tagad iesim pārģērbties un brauksim uz mājām, pa ceļam arī nopirkšu tos bean basilus. Jā, mēs viņu pārģērbāmies un mēs tagad braucam mājās. Stundu jābrauc, vai bišķīt mazāk tagad jau. Mēs tagad esam atbraukuši un mēs esam iekšā. Tagad mēs man balss. Tagad mēs esam istabā, mēs esam iekšā mājā un mēs tagad ienācām iekšā istabā un ar to arī beidzās šī te dienā. Sarkanās mums ir plēc. Ar to arī beidzās mana diena Amerikā. Un ar to arī mana diena ir beigusies. Es ceru, ka jums patika šīs vlogs. Un ko mēs darīsim rītdien, to jau arī redzēsim. Es nezinu, vai mēs darīsim kaut ko interesantu, bet ja mēs darīsim kaut ko interesantu, tas noteikti filmēšu. Bet cik es viens patīk, es varu spiest laiku par to, ka es visu laiku nācu līdz kameru. Un par to, ka es visu laiku mēģināju jums parādīt pēc iespējas vairāk, visu, ko mēs darām. Par to jums man ir jānospiež laiku un arī subscribe lejā un arī nokomentējiet lejā. Skatījāties un tad atā līdz nākamajai reizei.